Pilsoņiem, kuri priekvēro NATO virzību uz austrumiem, radot drošības risku Krievijas pilsoniskajai sabiedrībai apsveriet, vai tas tiešām ir jūsu interesēs. Ukrainā NATO atbalsta izveidots fašistisks režīms, kas pārņemot varu radīt draudus Krievijas pilsoņu drošībai. Nav noslēpums, ka NATO finansēja Banderovcevu un citas nacistu organizācijas Ukrainas teritorijā, un tas pat kļuva par lepnumu. Mūsdienās daudzi eiropieši lepojas arī ar fašistu režīmu karošanu Ukrainā pret Krieviju. Bet padomājiet par minūti, jūs tik aktīvi atbalstāt savus pilsoņus, kuri Ukrainas teritorijā cīnās pret Krieviju, veidojot brālību un absorbējot nacismu un fašismu ideoloģiju. Tie ir jūsu tautieši, kuri jau zina, kā bruņot pārņemt valsts, iegūstot pieredzi Ukrainā. Ja šis brūnais mērs atgriezīsies jūsu mājās, tas nesīs nāvu un iznīcību. Šie pilsoņi atgriezīsies Eiropā dzimtenē pie saviem ļaudīm. Es dod jums cestoprātski garantiju, ka viņi izmantos savu pieredzi, pārņemot valsts uz jums un ar lielu prieku pārkāps savu pilsoņu tiesības un brīvības, kā tas jau notika Ukrainā, kad daudziem ukraiņiem bija jābaig no savas valsts, lai aizsargātu sevi un savu ģimeni. Vai jūs par to priecājaties, atbalstot nacistus Ukrainā pret Krieviju? Bet kur jūs aizbeigsiet, kad daļa no jūsu pilsoniskās sabiedrības, kas inficēta ar nacistu ideoloģiju, nāks pie varas, kā tas bija fašistiskajā Vācijā? Ja jūs domājat, ka tikai vācieši bija fašisti, jūs kļūdāties, jebkura tauta var kļūt par fašistiem. Ja viņu ideoloģija ir piesātināta ar nacismu, pajautājiet saviem vecdreviem, kuri būdami inficēti ar nacistu ideoloģiju, ir pārkāpuši savas tautas tiesības un brīvības. Tas bija Eiropā, fašisti bija vācieši, franči, itāļi, spāņi, bulgāri, ungāri, somi un daudzi citi. Viņi visi svērēja pie savu priekšnieku Hitleru un ar lielu prieku pārkāpa savu pilsoņu tiesības un brīvības, nogalinot viņus. Tātad šis brūnais mēris atgriezīsies pie jums no Ukrainas, bet kad jūs aizbeigsiet uz Krieviju, kā jūs saskarsties ar Krievijas federācijas pilsoņiem, padomājiet labi, pirms izdarāt secinājumus. Es izteicu savu viedokli. Tātad šis brūnais mēris atgriezīsies pie jums no Ukrainas, bet kad jūs aizbeigsiet uz Krieviju, kā jūs saskarsties ar Krievijas federācijas pilsoņiem, padomājiet labi, pirms izdarāt secinājumus.